Mēs bieži dzirdam no šīs tribīnes, ka valstī nav naudas, ka pietrūkst dažādiem mērķiem, mums trūkst naudas onkoloģijas slimniekiem, diabēta pacientiem, mums trūkst naudas mazajiem uzņēmējiem to atbalstam, mums trūkst naudas ģimenēm ar bērniem, mums trūkst naudas daudzbērnu ģimenēm. Un viens kliedzošs piemērs. Vakar Saeimas Mantātu un ētikas komisijā tika skatīts jautājums par papildus atbalstu daudzbērnu ģimenēm, par godu ģimenes kartēm, par to saņēmēju loku paplašināšanu. Uz ko satiksmes ministrijas ierēģi teica, ka jā, ir vajadzīgi 90 000 eiro. 90 000 eiro. Mums nav naudas tam. Un ziniet, paiet viena nakts, un nauda ir 30 miljoni eiro. Air Baltikam. Un tā jau gadiem, gadu no gada, desmitiem, simtiem miljonu eiro. Bez garām diskusijām, lēmumi, kas tiek pieņemti nakts laikā. Un tātad jautājums nav, vai valstī nav naudas. Valstī nauda ir. Tik jautājums ir, kam tā tiek piešķirta. Un man nav nekas pret Air Baltica. Es pati savulaik strādājot daudzus gadus privātā biznesā, esmu izmantojis šīs kompānijas pakalpojumus. Bet es nevaru atbalstīt kārtējo naudas injekciju caurā maisā, kad nav zināms uzņēmuma restruktūrizācijas plāns. Un, kolēģi, būsim godīgi, šis nav aizdevums, jo šo naudu mēs nekad neatgūsim. Paldies!